Progresīvo kongresu laikā uz tribīnu kāpa norūpējušies bērni ar tās valsts karogiem, kur valda teroristiskais grupējums Hamas. Hamas nav Palestīna, saka tie, neaiztiekat palestīniešus, bet palestīnieši ievēlēja Hamas kā vienīgo varu. Jāatbild, bet tik un tā tie nav visa Palestīna. Izraela grib iznīcināt Hamas. Kāpēc palestīnieši nepalīdz? Jo palestīnieši baidās no Hamas. Kāpēc palestīnieši palīdzēja slēpt ķilniekus? Jo baidās no Hamas. Kāpēc palestīnieši paši necenšas cīnīties ar Hamas? Tie ir tikai pārdesmit tūkstošu. Tie baidās no Hamas. Ja Izraela tagad neiznīcinās Hamas, tas paliks valdīt Palestīnā un iepriekš minētais turpināsies. Tad kāds ir risinājums, ko piedāvā latviešu norūpējušies bērni, lai Hamas vairs nepastāvētu un palestīnieši sveiki un veseli? Nekādu, jo tāda nav. Bet ja galvā ķīsels, ja Queer for Palestine, par šariātu, sieviešu tiesībām un vēl klimats pa vidu, tad vieta šiem norūpējušiem bērniem neapšaubām ir progresīvajos. Paši progresīvākie jau saprot, ka tie nav pie pilna prāta, bet neko darīt. Pēc Kremļa parauga sava darbībā bērni ir jāeksploatē.